Par žēlastību un taisnību. Par žēlastību un taisnību. Vakarā es šo raksturvietu biju lasījis kaut kad šajā nedēļā. Un vakarā es te klausījos, kā mans tēvs te par taisnību runāja un stāstīja. Un viņš atgādināja to, ka ir cilvēki, kuri saka, ka ja jūs nosaucat sevi par svētu, ja cenšaties apgalvot, ka jūs neesat tāds, kas dzīvo nepārtraukt grēkā, jūs vienkārši muldat, nav taisnība jums. Un tad vēl tās cēlās tādas frāzes, ja? Dievs ir žēlsirdīgs, un tā ir taisnība, Dievs ir žēlsirdīgs, ja? Viņš saprot, un tad nākamais, visi grēko, ja? Un vissmalkākā frāze, mēs visi esam grēcinieki, kuri dzīvo no Dieva žēlstības. Tāds viss frāzīts izveidots ar mērķi, lai attaisnotu savu nespēju vai nevēlēšanos dzīvot Dievam svēru un barīgam dzīvi. Amen? Bet ar to ir milzīgas problēmas, jo Bībelē rakstīts, bez svētas dzīves neviens to kungu neredzēs. Tiem, kas tā māca, problēma nav, jo viņi saka, Jēzus asins tev automātiski šķīst no visiem grēkiem, viss kārtībā aizmirst. Šajā nedēļā es lasīju raksturvietu, un es viņu izlasīju daļēji, un es sāku domāt, Dievs patiešām milzīgu žēlstību parādīja. Un interesanti, ka tajā raksturvietā vismaz virspusē izskatās, ka viņš žēlastības dēļ atļāvās pagrozīt likumus, jeb Dieva bauslību. Un tas ir Jēzus, par kuru ir teiks, ka viņš nāca nevis bauslību atcelt, bet piepildīt. Jo Jēzum vajadzēja izpildīt visu bauslību, lai kāpjot uz Golgātas krustu viņš būtu nevainīgs un bezgrēcīgs. Amen? Viņš arī to izdarīja, Bībele apgalvo, ka viņš to izdarīja, un es jums izlasīšu raksturvietu par žēlastību un kas tur ir tālāk. Un interesanti, kad es biju par to padomājis, paštukojis, es domāju, labi, jāatstāja man tā doma, pastīšos, kas tur tālāk. Un lasu tālāk. Un tālāk ieslēdzās Dieva taisnība. Momentā. Absolūti nekur netiek izmests ārā Dieva taisnības prasības pret mums. Jāņa evaņģēlijas 5. nodaļa no 1. līdz 9. pantam. Jāņa evaņģēlijas 1. nodaļa no 1. līdz 9. 5. nodaļa no 1. līdz 9. pantam. Jāņa evaņģēlijas 5. nodaļa no 1. līdz 9. pantam. Pēc tam bija jūdu svētki, un Jēzus nogāja uz Jeruzālemi, bet Jeruzālemē pie abi vārtiem ir dīķis, kur ebrejiski sauc Betsata. Ar 5 stabu ailēm tanīs gulēja liels pulks slimnieku, āklu, tīzlu, izkaltuši, kas gaidīja uz ūdens kustēšanos. Jo savā laikā eņģeļi nolaidās dīķī un ūdens sakustināja. Kurš tad iekāp viņā pirmais pēc ūdens sakustēšanās, tas kļuva vesels, lai kāda bija viņa slimība. Tur bija arī kāds cilvēks, kas 38 gadus bija gulējis nevesels. Jēzus redzēdams viņu guļam un zinādams, ka viņš jau ilgi atrodas tādā stāvoklī, saka viņam, vai tu gribi vesels kļūt? Slimais viņam atbildēja, kungs, man nav neviena cilvēka, kas man ienes dīķī, kad ūdens tiek sakustināts, bet, kamēr es pats noēmu, cits jau aiziet man priekšā. Jēzus viņam saka, cēlies, ņem savu gultu un staigā. Un tūdaļ tas cilvēks kļuva vesels, paņēma savu gultu un sāc staigāt, bet tā diena bija sabats. Un tad tālāk tur jūdi saka, ka nedrīkst staigāt, un tas bija tas, kur es apstājos, es domāju, sabatā patiešām nedrīkst strādāt. Sabatā Dievs bija noteicis, ka nevar strādāt, ir dusmas diena tam kungam, un Jēzus viņam saka, ņem gultu un ej. Ņem gultu un ej. Un tad ir 14. pants, kur es izlasīju pēc tam, kad es biju padomājis un sāku lasīt tālāk. Pēc tam Jēzus to aturo templī un saka viņam, redzi, tu esi vesels kļuvis, negrēko vairs, lai nenotiek, kas ļaunāks. Amen? No vienas puses ir pilnīga žēlastība. Amen? Absolūta žēlastība. Un tas ir tas, ko es gribu norādīt pašu pirmo. Vispirms žēlastība. Žēlastība vispirms. Bībelē rakstīts, ka man patīk žēlastība un ne upuris. Amen? Es jums dažas rakstvietas izlasīšu. 5., 6. un 7. pants atkārtošu. 5., 6. un 7. pantu. Tur bija kāds cilvēks, kas 38 gadus bija gulējis nevesels. 38 gadus gulējis nevesels. Jēzus viņam saka, gribi vesels palikt. Viņš saka, kungs, man nav 7. pantā, man nav neviena cilvēka, kas ienes dīķī, kad ūdens tiek sakustināts, bet kamēr es pats noeju, cits jau aiziet man par iekšu. Absolūti 38 gadus viņam dzīve ir gājusi garām. Nav teikts, ka viņš 38 gadus gulēja pie dīķa, bet 38 gadus viņam dzīve ir gājusi garām. Viņš nav varējis. Viņš ir bijis tādā stāvoklī 38 gadus.
viņš nav varējis piecelties un ievelties ūdenī. Kamēr viņš tiek līdz ūdenim, cits ir priekšā. Amen? Tas nozīmē, ka arī dzīvē, pat ja viņš bija mājās, viņš 38 gadus atradās stāvoklī, kur citi kaut ko varēja un viņš nevarēja. 38 gadus piesiets faktiski guloši. Tas nozīmē, ka viņš varēja kustēties, bet viņš bija ierobežots savā kustībās. Un Jēzus pienāk pie viņu un saka, Jēzus zinot, ka viņš ir tādā stāvoklī, viņam prasa, gribi vesels palikt. Tev ir vēlēšanās veselam palikt. Viņš burtiski izrāda žēlsirdību, jo par Jēzu rakstīts, ka Jēzus redzēja un iežēlojās. Amen? Bija pie Jēzus dziedināšanu saņēma tie, kas nāca pie viņa. Visi, kas nāca pie viņa personīgi, viņš visu dziedināja. Un tad ir gadījumi, kur Jēzus iet un vienkārši iežēlojās. Viņš iežēlojās un viņš dziedināja. Amen? Viņš iežēlojās un viņš dziedināja. Šis ir viens no tiem gadījumiem, tāpēc žēlastība ir absolūta žēlastība, kas ir jāatcerās. Skaties, un tad es sēdēju un domāju par likumiem un par pārkāpumiem. Vispirms jau ironija par farizējiem, saduķējiem un raksturmācītājiem, kas tur tas kolhos. 38 gadu laikā neviens nav palīdzējis viņam tikt ūdenī. Neviens. Viņš saka, man neviena nav. Tikko kā viņš uzrodās ar savu gultu padusē, uzrodās onkoļi, kuri saka, tev vajadzētu apsēsties un tālāk neiet. Nedrīkst gultu nest. Un nekur nav rakstīts, ka viņam tā gulta bija ar rāmīti. Iespējams, ka tā bija rulējams matracīts, kas arī viss bija no gultas. Rulējams matracīts, kā viņš gulēs. Viņš padusē bija pasits. Viens otrs droši vien pa Jeruzalem gāja ar mēteli līdzīgi viņam. No bagātajiem, biezajiem, varbūt vairāk drēbes bija virsū nekā viņam. Nevienu neinteresēja. Tik līdz viņš saņēma dziedināšanu, uzreiz uzrodās filozofi, kur pasaka, tev nevajadzētu šito nes, sabatā nedrīkst. Tas par likumiem. Bet tad es domāju, bauslībā ir rakstīts. Un tas pats Dievs, kurš teica, tev nebūs zakt, tev nebūs nokaut, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs nepatiesa liecība dot, tas pats Dievs teica un svētī, jeb turi sabata dienu. Amen? Dusas dienu. Tas ir ierakstīts turpat. Un es nevaru pateikt, pārējie baušļi ir svarīgi, tur godā savu tēvu un mātu, lai tev labi klājās virs zemes, ja? Tur neiekāro sveša mantu un tā tālāk. Un šis ir mazsvarīgs, jo Jēzus teica, ka viņš neatnāca atcelt bauslību. Un es domāju, tad, kad es lasīju, es domāju, pasties, kāda žēlastība par spīti tam, kas sabatā. Bet te sākās tas, ko es jums teicu. Mūs māca, ka Dievs ir žēlsirdīgs, ka viņš grozīs savu vārdu, pat ja nepieciešams, lai varētu tevi glābt. Skaties, kas notiek ar likumiem. Pirmkārt, kas jums jāzina par likumiem un par pārkāpumiem, 9. un tālāk, ja? 9. un 10. pants. Bet tā diena bija sabats. Tad jūdi sacīja tam, kas bija dziedināts, šodien sabats, tev nav brīvu gultu nest. Viņš saka, un tas, kas man darīja veselu, teica, lai es nesu gultu. Skaties, Jēzus atnāca nevis atcelt, bet piepildīt bauslību. Mateja 12, 7 un 8. Mateja 12, 7 un 8. Uzmetīs man uz ekrānu, lai man nav bībeli jādeldē un jāšķir, klausies. Mateja 12, 7 un 8. Mateja 12... Bet, kad jūs būtu sapratuši, ko tas nozīmē, man patīk žēlastība un neupuris, tad jūs nebūtu šos nevainīgos nosodījuši, jo cilvēka dēls ir kungs arī pār sabatu. Amen? Cilvēka dēls arī kungs pār sabatu. Un Marka 2:27. Un viņš tiem sacīja, sabats ir celts cilvēka dēļ un ne cilvēks sabata dēļ. Amen? Jēzus zināja, kāpēc Dievs šo likumu bija devis. Amen? Viņš nebija devis sabata ievērošanu, lai man būtu likums, ko ievērot. Viņš deva sabata ievērošanu, lai man būtu diena, kurā atpūsties. Amen? Lai man būtu diena, kurā es varētu veltīt uzmanību savam Dievam un glābējam. Amen? Un tad viņš arī farizējiem saka, viņš saka, klausties, jūs savus lopus dzirdat sabatā. Dzirdat? Jūs atraisat sabatā. Atraisat, viņš saka, un šo par sievieti runājot, viņš saka, vai nevarēja atraisīt? Atraisīt. Un tad ir interesanti, kur viņš sabatā dziedinot, viņš saka, celies, tavu ticību tev palīdzējis un staigā. Viņš viņš saka viņiem, viņš saka, tavi grēki tev piedoti. Un viņš saka, kurš var grēkus piedot?
Un Jēzus saka, ko ir vieglāk pateikt? Tavi grēki tev piedoti, vai celies un staigā? Un saka, lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam, man tā rakstīt tur tālāk, lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara grēkus piedot, viņš uz slimo teica, ņem, celies savu gultu un staigā. Un atkal tas bija sabatā. Amen? Un tāpēc ir tā iepriekšējā rakstuvieta, kur viņi saka, viņi nosodīja par to, ka viņš bija dziedināts sabatā. Viņiem bija pretenzijas pret to. Un tad es skatījos un sēdēju un domāju, ja es paņemu pusi no šī stāsta, tad es varētu teikt tā, bija sabata likumi, Jēzus neievēroja šos likumus, lai cilvēks saņem žēlstību. Bet tad, kad es lasu Bībeli, es redzu, ka Jēzus nepārkāpa sabatu, bet tai pašā laikā viņš parādīja žēlastību. Ja es te apstātos, viss būtu skaisti, bet ir 14. pants. Bet ir 14. pants, kurā ir rakstīts, ej un negrēko vairs. Redzi, tu esi vesels kļuvis, negrēko vairs, lai tev nenotiek kas ļaunāk. Amen? Izlasījāt 14. pantu? Es jums uzdošu vienkārši jautājumu. Jēzus Kristus viņam deva pavēli, ej un negrēko. Amen? Es visu laiku jaucu kopā ar to sievieti, kurai teica, ej un negrēko. Jēzus viņam teica, redzi, tu esi vesels kļuvis, negrēko vairs, lai nenotiek kas ļaunāk. Negrēko vairs, lai nenotiek kaut kas ļaunāk. Vai Jēzus būtu devis cilvēkam neizpildām pavēli? Nekad. Vai Jēzus būtu cilvēkam devis neizpildām pavēli? Nekad. Tad Dievs būtu netaisnīgs. Ja Dievs būtu noteicis mums kārtību, kuru viņš zina, ka mēs nekad nemūžam nepildīsim, mēs nevaram izpildīt, un tad mēs nonākam debesīs, viņš saka, es jau zināju, ka jūs nevarēsiet izpildīt. Yes! Un eņģeļs saka, un iekrita. Neparvēlti viņus sauc par tā kunga avīm. Ja Dievs dod pavēli, viņš zina, ka šo pavēli var izpildīt. Amen? Ja Dievs dod pavēli, kuru cilvēks nevar izpildīt, tad viņš dod nodrošinājumu, lai cilvēks varētu to izpildīt. Amen? Tāpēc vēstulē romiešiem rakstīts, gara spēkā dariet galumies darbībai. Amen? 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 Ja Jēzus teica, redzi, tu esi vesels kļuvis, negrēko vairs, lai nenotiek kaut kas ļaunāk. Tas nozīmē, ka viņš deva pavēli, kur šis cilvēks spēja izpildīt. Amen? Kur šis cilvēks spēja izpildīt. Un šī pavēle nekādā veidā neatcēla žēlastību. Ja tu rakstīts, skaties, kā tie interesanti rakstīts 14. pantā. Negrēko vairs, acīm redzot, cilvēks pirms tam bija grēkojis. Kaut vai tāpēc, ka Bībele saka, visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Amen? Ja viņš 38 gadi bija uz šīs zemes, acīm redzot, viņš bija sagrēkojis. Ir neiespējami, ka viņš bija 38 gadus uz zemes un nekad nebija sagrēkojis. Ja Jēzus saka, negrēko vairs, acīm redzot, viņš bija kādreiz grēkojis. Amen? Jūs man skaties tādām acīm, agri, kas ir grēks? Es jūtos, ka es sludinu eņģeļu draudzēji. Visi taisnie no debesīm nonākuši. Grēks ir tad, kad tu neklausīji Dievam, darīji to, ko tev nevajadzēja darīt. Halo? Ja? Amen? Ne, es saprotu, mums ticībā taistotiem miers ar Dievu, mēs šķīstīt Jēzus asnīs, visas manim skās tādām acīm, par ko tu runā? Par to, kur tu biji kādreiz, es ceru. Un vairāk neesi. Ja es te acīm redzot, cilvēks pirms tam bija grēkojis. Amen? Un vēl viena lieta. Acīm redzot, ir iespējams sagrēkot arī pēc žēlstības saņemšanas. Ja tas vien, ka Jēzus pie viņa pienāca un dziedināja viņu, līdzīgi kā to slimo, ko nolaida 4 atplēsu jumtu, nolaida lejā, un Jēzus viņu ticību redzēdams viņu dziedināja, un tur viņš instants saka, viņam saka, tev grēki, tev piedod, un dziedināja viņu. Ja Jēzus deva viņam šo iespēju dzīvot un piedeva, tomēr tas automātiski nepadarīja viņu imūnu pret iespēju sagrēkot. Amen? Jēzus viņam saka, negrēko vairs, tas nozīmē, viņš viņu brīdina, turpmāk nepieļauj, ka tas ienāk tavā dzīvē. Ja brīdina, tas nozīmē, ka ir iespējams, ka var sagrēkot. Amen? Viņš nesaka, ka viņam ir jāgrēko, viņš viņam dod pavēli negrēkot, bet tas pats pavēles veids liek domāt,
ka bija iespēja sagrēkot. Bet, kā tur mums armijā mācība? Oficieriem vienmēr taisnība. Otrais punkts, ja oficieriem nav taisnība, jāstās. Pirmais punkts, ja? Acīm redzot, ja Jēzus deva pavēli, viņš sagaidīja, ka šī pavēle tiks pildīta. Ja viņš deva pavēli, viņš zināja, ka šī cilvēkam ir dots viss, kas nepieciešams, lai šo pavēli ievērotu. Tāpēc, tad, kad es saku, ka Jēzus te pavēlēdams, runādams, netieši norāda, ka iespējams ir sagrēkot, bet, atgriežoties pie tā, ko es teicu sākumā, acīm redzami, viņš sagaidīja, ka šis cilvēks negrēkos. Ka šis cilvēks negrēkos. Tāpēc, lai nenotiek kas vēl ļaunāks. Amen. Lai nenotiek kas vēl ļaunāks. Amen. Lai nenotiek kas vēl ļaunāks. Amen. Mums parasti visļaunākais ir, zināt kas? Bija lauzis vienu kāju, rītdien salauzis 2 kājas. Tas ir ļaunāk. Es jums pateikšu, kas ir ļaunāk. Bībele saka, nebaidieties no tiem, kas nonāvē miesu. Vajagot bīties no tā, kas var garu dvēseli nodot mūžīgā pazušanā. Ēles liesmās, un tāds ir viens vienīgs Dievs, kurš to var izdarīt. Amen. Amen. Tāpēc, ja kāds plāno dzīvot no žēlastības kā nolāpīts grēcinieks, tu esi ēdis no maldiem, un tu dzīvo maldos. Man, protams, ir grūti to izrunāt, jo to māca no kancelēm. Un cilvēkiem to gribās dzirdēt. Drīkst pateikt atklāt, tā nav teoloģija, tie ir mēsli. Bojāta pārtika izraisa dažādas nevēlamas situācijas ar barošanas sistēmu. Labsajūta zūd. Varot pat nomirt. Nu, ja riktīgi beigts. Zin kā, nu. Neticiet. Viņi melo. Es nezinu, kādu nolūku dēļ melo. Varbūt paši ir piemānīti. Bībele tā nemāca. Kad Jēzus iesāk sludināt evaņģēliju, viņš teica, atgriezieties no grēkiem. Jo debesu valstība ir tūklāt pienākusi. Kad Jēzus dziedināja šo cilvēku, kur 38 gadi nebija neviens viņam palīdzējis, viņš saņēma no Dieva žēlstību. Saņēma sabatā par spīti visiem aizrādījumiem, ko bija izdomājuši farizeji, saduķēji un visu kolhozu. Bet tad, kad viņš satikās ar cilvēku, viņš neteica, viņš saka, wow, vecīt, tu esi baigais džeks, man prieks, tu esi drosmīgs sabatā nēsā par spīti viņiem visiem to lupat līdz malac. Viņš apstājās viņu un teica, redzi, tu esi vesels palicis, negrēko vairs, ka nenotiek kas ļaunāks. Amen. Šajā notikumā ir 2 lietas kopā – žēlastība un taisnība. Žēlastība un taisnība. Ja gribi būt veselīgs kristietis, nekad neizmet ārā taisnību un nepaliec tikai uz žēlastību. Tieši tāpat, ja tu negribi kļūt par farizeju un saduķeju, neizmet ārā žēlastību un nepaliec tikai pie taisnības. Amen. Jo 38 gadi viņš nevienam nebija vajadzīgs, žēlastība nebija vajadzīga. Kad viņš atnāca ar savu gultu padusē, uzreiz ieslēdzās taisnība, kas patiesībā bija sagrozīta taisnība. Jo tie, kas balstās uz savu taisnību, vienmēr taisnību pagriež vairāk nekā Bībele prasa. Vienmēr piezīmē likumus klāt kaut kādus, ko Bībele nav prasījusi. Tie, kas balstās uz žēlastību, mūžīgi žēlastību palaiž tik brīvi, ka nekur vairs nevar savākt kopā. Bībele saka, grēka alga ir nāve, bez svēta dzīvesnieks to kungu neredzēs. Stāstā par Betesdas dīķi dziedināto cilvēku, jeb pie Betesdas dīķi dziedināto cilvēku. Var redzēt Dievu žēlastību vienā vietā, un turpat tai pašā vietā Dievu taisnību. Amen. Neļaujiet sevi piemānīt un vienu izmest un otru atstāt. Vienu izmest un otru atstāt. Dievs ir žēlsirdīgs Dievs. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visus tavus vainas. Amen. Bet tad, kad šis žēlsirdīgais Dievs tev ir pieskāries un izmainījis tavu dzīvi, viņš iestās tev acīs un saka, tagad dzīvo man. Amen. Tagad dzīvo svētu dzīvi. Ko tas nozīmē? Ja arī es klūpu
Svētais gars saka, vecīt, tu sagrēkoji. Tas nav tavs stāvoklis. Nožēlo un atgriezies. Amen. Un Dievs sagaida, ka es nožēlošu, atgriezīšos un turpināšu dzīvot svētu dzīvi. Amen. Bībele saka, esiet svēti visā savā dzīvošanā. Neticiet tiem, kuri jums stāsta par žēlastību bez taisnības. Viņi ir krāpnieki un meļi. Sorry, viņi ir krāpnieki un meļi. Es skaidri apzinos, man ir vesels bars. Pazīstam un mazāk pazīstam tautieši. Ar lieliem krustiem, maziem krustiem, bez krustiem, moderni ģērbti un vecmodīgi ģērbti. Ar lielām un mazām bībelēm, kur stāsta, ka tā tomēr var. Tā nav taisnība. 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 Jo, ja tā būtu taisnība, Jēzum uz krustu nevajadzētu nomirt un samaksāt par taviem maniem grēkiem. Amen? Agri, ko man darīt? Es esmu grēcinieks. Tev jānāk pie žēlstības. Tev jānāk pie žēlstības. Tu nožēlo grēkus bez nopelna. Viņš piedod un mazgā visus tavus pārkāpumus. Amen? Tavas sirdsapziņa tiek notīrīta. Nāc pie žēlstības. Bet zini, kas notiks? Tu kļūsi par jaunu radījumu. Un tu varēsi sākt dzīvot Dievam. Izbaudot gan viņa žēlastību, gan viņa taisnību. Jo mums taisnotiem ir miers ar Dievu. Amen? Izbaudot to vienlaicīgi savā dzīvē. Debes Tēvs, Tev pateicos par Tavu žēlstību. Es svētīju Tev var no vārda, mans Dievs. Un es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, Tēvs. Kungs, mēs dzīvojam dīvainos laikos, Dievs. Ikvienam ir iespēja izplatīt savus mācības, Tēvs. Un, kungs, mēs arī savējos sludinam, kam mēs ticam, Dievs. Tāpēc Tev lūdzu vispirms, Tēvs, lai Tavi bērni ir mācīti patiesībā, Dievs. Lai Tavi bērni ir mācīti patiesībā, mans Dievs. Lai Tavi bērni ir mācīti patiesībā, mans Dievs. Tēvs, Jēzus vārdā, kungs. Jo, Tēvs, mums te nav klubs, labo sajūtu, kungs, Dievs, institūcija, Tēvs, bet mēs esam nākuši ārā no grēka. Tu mūs esi vilcis, Tu mūs esi mazgājis, Tu esi šķīstījis savās asinīs, kungs, un tā ir žēlastība. Mēs esam dabūjuši nepelnītu balvu, mūžīgo dzīvību, Dievs. Un, kungs, Tēvs, es zinu, ka Tu sagaidi, ka mēs dzīvosim taisnībā, Dievs. Tu sagaidi, kungs, es nezinu, cik gadus Tu esi gulējis dīķa malā, kur bija dzīvība. Es nezinu, cik gadus vēlnam ir izdevies Tevi turēt pie Tavas gultas, es nezinu. Bet es zinu, ka tad, kad Dievs runā Tavā dzīvē, kad Jēzus Kristus runā Tavā dzīvē, ir vērts viņam uzticēties. Un tā ir žēlastība, jo Tu neesi pelnījis. Neviens nav pelnījis, es neesmu pelnījis, neviens nav pelnījis, tā ir žēlastība. Tas nav no darbiem, un cilvēki bieži vien saka, Agri, jūs sludināt par to, ka ir jādara tā un tā un tā, lai būtu glābts. Nē, mēs sludinām, ka ir jāuzticās Jēzum Kristum, lai būtu glābts. Bet tad, kad Jēzus tev ir pieskāries un dziedinājis, un nolicis tev uz skājām, šis pats Jēzus apstās un saka, tagad ej un negrēko vairāk. Tagad ej un negrēko, lai nenotiek vēl ļaunāk. Tagad stāvi uz skājām, tagad dzīvo dziedināta cilvēka dzīvi. Debes Tēvs, Tev lūdzu Jēzus Kristus vārdā, kungs, lai Tēvs neviens no Taviem bērniem netiek piemānīts, Dievs, bet lai Tavi bērni dzīvot dziedināta cilvēka dzīves, Dievs, ticībā uz Tevi un pilnā paļāvībā uz Tavu žēlastību, Tēvs. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Klausieties, mīļie cilvēki. Es saprotu, ka ir svarīgi, ka uzliek rokas un aizlūdz Dievu. Āmen. Ja? Kā būtu, ja es jums šodien rokas neuzliktu? Andrejs jau savodas kafejnīcas smaržas pie durvīm. Uzreiz amen. Tik ātri viņš amen vēl nekad nav teicis. Amen. Protams. Amen. Palaidiet Andreju pirmo rindā. Nē, es zinu, ka tur ir lietas, ko sildīt, kam jābūt siltām. Un es jums, mīļie cilvēki, ieteikšu, ja? Izmantojiet iespēju. Jums nav jāskrien mājās uzreiz un jāuļo pa gabalu. Jūs paņemiet, uzēdiet, pacienājieties, ja? Vecāki zina, kas ir jādara ar bērniem, ja? Bērni ir